97 sākuma posmos, kļūdot brīdi kaita 8. atnākais. Tagad notiks tālāk. Likumi pieņēmis ministru kabinets. Tas nozīmē, ka valsts sekretāra sanāksme to jau ir redzējusi. Valsts sekretāra sanāksme šo projektu redzēja pagājušā gada sākumā. Tagad ministrs prezidents vakar viņu ir iesniedzis Saeimā un sāksies likumprojektu virzību Saeimā. Jā, man patīk, kā Kronblūna kungs teica valsts prezidente kaut ko darīja, un tad man bija jāsāk skaitīt atpakaļ. Tas bija diezgan pārsvērts, ka mums bija valsts prezidente. Un, ja Saeima to apstiprinās, kad šī sistēma varētu stāties spēkā? Šobrīdējais likumprojekts paredz, ka tā klātiena visa varētu stāties jau vasarā spēkā, un elektroniskais ir 15. gads, bet, protams, viss būs atkarīgs no tā, kā likumprojekts virzīsies Saeimā. Jo tomēr ir jādod arī laiks pašvaldībām sagatavoties šim procesam. Nevar rītā likums stājas spēkā un mēs visu uzsākam. Jā. Vai visām pašvaldībām kaut kur skapīs stāv viss nepieciešamais priekš referendumu, tā būdības un vispārējais? Tas ir automātiski visām pašvaldībām? Jā, viņiem stāv, jo viņi rīko vēlēšanas un tas process nemainās, jo tas ir tāds pats, kā notiek domas vēlēšanās. Skaidri pildi. Labi, redzēsim, kas notiks tālāk Saeimā. Madara Inkina un Ivars Sījāps. Paldies jums abiem par sarunu. Paldies. Paldies, dāmas un kungi, par šo sarunu. Un tagad pēc maza brīža mēs turpināsim Krustpunktā. Raidījums Krustpunktā. Kārtējies elektrošoks ir piemeklējis Latvijas iedzīvotājus. Latvienergo un ekonomikas ministrija jau gada sākumā sāk pieradināt patērētājus pie domas, ka maksa par elektrību turpmāko 7 gadu laikā varētu teju dubultoties. Atvests krēkās vai vainīgais zaļās enerģijas ražotāji, ka maksā pārāk daudz, bet eksperts uzskata, ka arī kāds cits varētu būt vainīgs. Intas Mūrnieces sižets. Politiķi Šķēle, Godmanis, Kalvītis, Gerhards, Kampars, Irēnas Sarma. Tie ir tikai daži no tās augtajiem atslēgas cilvēkiem, kuri atjaunotās neatkarīgās Latvijas laikā veidojuši zaļās enerģijas politiku mūsu valstī. Pēdējos gados šim pulciņam var pievienot Olšteinu, Jaunupu, Pūci un visbeidzot Palietu. Kas sanācis? Tāds neliels savējo pulciņš iegūs miljonu vērtas biznesa ādares, izkropļot pat ideja un noskaņot pret zaļajiem patērētājiem, jo lūk viņa dēļ mums maksa par elektrību pieaugšot astronomiskā progresijā un izplatēšot tautssaimniecība. Tie tikai daži no apgalvojumiem, kuri tādā tiek vai pareizāk jau būtu teikt tika tiražēti arī no ekonomikas ministrijas puses. Atradu panorāma šā gada 9. janvāri ierakstu atskaņošu fragmentu ekonomikas ministrs Daniels Pāvīgs no Reformu partijas un žurnālistas replika. Tas, kas ir savā ziņā paradoxāli, ka šis pieaugums elektroenerģijas cenām nebūtu dēļ tirgus cenu pieauguma. Tātad dēļ tās elektrības cenas, kas eksistē, teiksim, šajā starptautiskajā elektroenerģijas tirgū. Šis pieaugums būs dēļ citām pozīcijām. Tieši uz sadalas tarifu pieaugumu un jo īpaši uz subsīdiju pieaugumu rēķinu šie pieaugumi nākotnē būs. Pāvīgs ir par zaļo enerģiju Latvijā, taču pašreizējās subsīdijas vērtē kā pārāk izšķērdīgas, un Latvijas valsts vai, pareizāk sakot, Latvijas sabiedrība, no kuras kabatām tiešā veidā nāk šī nauda, pat labāk to vienkārši nevar atļauties. Sajaukti termini jādomā neapzināti piesaucot zaļo enerģiju, arī man kā nespeciālistam sākotnēji likās, ka obligātā iepirkuma komponente, kurai tendence tātad pieaugt, ir maksa par tā saukto zaļo enerģiju, ko ražojam no ūdens, vēja, saules, biomasas, lai mazinātu atkarību no fosīlajiem resursiem, tajā skaitā no Krievijas gāzes. Bet ak vai nē, šajā obligātajā iepirkuma komponentē OIA, kur kā dzirdams atsakās maksāt Liepājas Metaluks, lielākā daļa ir maksa par gāzi. Jā, par gāzi.